Nu tad, kas tad ir Spāka lab? Tā ir Spāka laboratorija. Un arī šodien paredzēta darbīga un rosīga tāda mācīšanās, izzināšana, lai tad arī dienas noslēgumā, dodoties māju, ir ko azotē līdzi paņemt. Un, jā, jāsaka, jāiepazīstas. Mans vārds ir Ilze Piskunova. Es ikdienā strādāju Preiļu novada pašvaldībā, sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas vadītāja. Bet es nepalūkojos, kas tad esat šodien mēs šeit sapulcējušies, tāpēc gribētu šajā brīdī ar jums visiem iepazīties. Tātad es jau paspēju, bet kā sauc jūs? Mēs tā uz 3-4 varam nosaukt savu vārdu. Aiziet? Vaiga. Ļoti jauki, bet pārliecinošāk. Rīts jau ir sācies, jau krietnu laiku atpakaļ, tāpēc vēl skaļāk, vēl drošāk tātad iepazīsimies. Vaiga. Brīnišķīgi. Man prieks ar jums visiem iepazīties, un tad varam sākt tādu darba cēlienu. Jāsaka, ka šīs semināru ciklus Spāka lab ar Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra atbalstu tātad rīko latgaliešu kultūras kustība Volūda. Un šajā brīdī ir, man liekas, arī laiks pienācis aplaudēt Volūda. Paldies! Painformēšu, ka šīs semināru cikls notiek jau 4. reizi un dažādās Latgales pilsētās. Un šādi semināri ir notikuši jau arī Daugavpilī. Varbūt kāds šodien šeit ir ieradies no Daugavpils? Nav. Ir bijuši arī Kārsavā. No Kārsavas kāds mums ir šodien? Ir aplausi kārsaviešiem! Tā, tad esam tikušies arī Līvānos, vai no Līvāniem šodien kāds ir atbraucis. Bet sveicieni noteikti Līvāniem, kā nākamie ir bijuši arī Preiļi. Preiļus es redzu ļoti labi un atpazīstu. Nu tad pamājam Preiļu un arī aplaudējam Preiļiem. Šodien vispuklāk pārstāvēti. Tātad ir arī Rēzeknes pilsēta bijusi un šodien, jā, Rēzekne tiek pārstāvēta, aplausīt. Balvi. Ir balvi ļoti brīnišķīgi. Un šodien šis te notikums notiek Rēzeknes novadā. Un tieši šeit, šajā brīnišķīgajā mājā, jāsaka, Lūznavas muižā aplausi saimniekiem. Tātad par plānu, kas tad šodien notiks un kas būs paredzēts. Tātad 3 pieredzes, zināšanu un, jāsaka, arī iedvesmas pilni stāsti. Tātad, lai radošā dzīve Latgalē kļūtu vēl dažādāka, kvalitatīvāka un interesantāka. Un šodien mums uzstāsies Rēzeknes novada kultūras un turisma pārvaldes vadītāja Daiga Miščenko. Jā, arī ieskicēšu, ka stāstā dzirdēsim to, kā pašvaldības var veicināt latgaliešu valodas popularizēšanu, kas līdz ar latviešu vēsturisko zīmju likumu ir viens no pašvaldības uzdevumiem. Dzirdēsim arī režisori Mariku Čerņevsku. Tātad Marika vedīs daudzkrāsainās Ludzas stāstā, ieskicējot, kā kopienu iesaistīt kultūras notikumos, bet pētniece un zīmolvedības eksperte Lolita Ozoliņa brauc Lolita, un viņa tad mums visiem palīdzēs saprast, kā veidot savus kultūrtāpas, vietas, zīmolu un stāstu. Nu, ko esmu painformējusi, kas tad notiks šodien, un tādi ievadvārdi un ceļa vārdi, tad aicināšu šeit ar jums visiem iepazīties. Vārds tiek dots Edeitei Laimei, latgaliešu kultūras kustības valodu pārstāvēņu, lūdzu. Labs reids un liels paldies visiem tiem, kuri no Latgulas visādam vītam ir atbraukuši uz šodiņas
Lūznavu, un kā jau jūs dzirdēt Ilzes izskicējumā, ka mēs katru reizi raugam to spāka laboratoriju vesti skaidru citu vītu, tā kā šodien mēs esam Riezeknes novadā, un taišņi ar Riezeknes novadu soksīs itas tos, to, ka veidojot semināru ciklu, mums, kā valodai, parasti svarīgi arī akcentēt to, kas ir reģionam svarīgi arī valodas aspektā, un šobrīd taišņi domājot arī par latviešu viesturisko zemu likumu, un taišņi Riezeknes novads ir viens no tiem tādiem labajiem piemēriem, un ceru, ka arī citi novadi varēs izadvesmot no to, ko Riezeknes novadā, kas tikai notiek. Un jā, tad arī vēl par Ludzu, kur katru godu man no malas verotīs porsteidz ar savam aktivitātēm un spēju pīsaistēt tādus citai, varbūt, nezinu, vai citaižokus, bet radošos notikšanas. Un arī tad, jā, mēs cīši gaidām, kad atbrauks Lolita, kurai ir liela pieredze gan pietejot Latgolu, eipaši Baļtinovas pusi, gan Sēlijas zemi, ja paša arī ir Vidzemes lībiskos kultūra telpas vadētoja, tā kā tikko Riezeknes novadam jauna kultūra telpa, bet es cīši ceru, ka arī citas Latgolas vītas arī sazajims savam, izcēļ savas vietēbas, tā ka jūs tos arī varētu būt kā zeimenu ekspertas cīši iedvesmojuši. Tā kā liels jums paļģis, un ja nezinu, vai Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kā būs citu godu arī dos īspējas, bet varbūt, ja jums pošiem ir kādas gribiešanas, vielmis kādam tēmam, droši arī dodit ziņu, un mēs varam domot, meklēt ekspertus, speciālistus, kas tad var par to toļok vairāk stostāt. Tā kā lai mums šodien darbaiga un priecaiga dīna un cīši daudz jaunas īdvesmas. Zinošanu kādam, bet jā, vairāk gribīs, lai ir tai īdvesma, ka lai mēs ejam toļok darēt un kustinot. Paldies par spākai ceļavordim, bet es skatos, ka Daiga jau uzlika chronometru. Vasaras tieši attiestatīja visas nulītes tā, lai tieši stundā iekļautos. Jā, patiešām painformēšu, ka visas šīs dāmas runātājas jūs izklaidēs, informēs un visādi citādi runāsies ar jums veselas stundas garumā, tāpēc aicinu būt aktīviem un iesaistīties un uzdot jautājumus, tiklīdz tādi būs radušies, un tad jau pēc katra runātāja arī dosimies kafijas pauzē, brīvi, varēs līdzi arī, ja sāksies nākamā tāda lekcija, nosaukšu to tā, tad varēsiet droši ņemt kafijas krūzes un tā, lai tas viss tāds jaukā un tādā nepiespiestā atmosfērā. Un tad jau arī painformēšu, ka kādā no kafijas pauzēm varēsim arī iziet un izstaigāt šo te Lūznavas muižu. Pati viena no saimniecēm mūs aicina šo te muižu apmeklēt. Un tad vēl viens tāds ar tādu erudīcijas jautājumiem esmu iesākusi šo dienu. Tad varbūt paceļ rokas, kas šodien šeit ir pirmo reizi. Jā, ir tādi aplausi jums un lai tiešām tāds iedvesmas pilns šīs arī mirklis. Un tad nu jā, es šobrīd aicināšu šeit priekšā, jāsaka, gandrīz vai saimnieci, šī novada pārstāvi, tātad Daiga Miščenko, viņa ir Rēzeknes novada kultūras un turisma pārvaldes vadītāja. Un es gribu pastāstīt, par ko tu stāstīsi, es ieskicēšu. Tātad, kas ir Daiga? Jautājums. Es atbildēšu uz šo jautājumu. Tātad, kā jau teicu, tad kultūras un turisma pārvaldes vadītāja, pirms tam arī projektu vadītāja Latvijas investīciju attīstības aģentūrā. Un viņa ir arī viena no tādām pirmajām, kas pašvaldībā ir aicinājusi iekļaut arī vaicājumus par latgaliešu valodu un popularizēšanu.
Un man tāds arī jautājums, Daiga, tev. Mēs šodien arī nosaukumā ir vārds spāks. Kur tad ir tavs spāka ovūts? Es varu bez mikrofona pieļauju. Jā, labi. Kur ir mans spēka ovūts? Aizņemā, es tu gribēju arī pieminēt prezentācijā, bet atbildēšu uzreiz. Pirmkārt, man ir neizsmeļamā mīlestība pret munu novadu, kurā es dzīvoju, kura dēļ es strādāju. Bet aizņemā, tas spēka ovūts ir tīši mūsu pašvaldības sākā, jo nav noslēpums, ka mūsu visas sanāksmes, gan ar vadību, gan ar darbiniekiem, gan arī dūmis sēdis, ja jūs pazaklausat, tas viss notiek tīši latgaļiski. Man liekas, tas ārkārtīgi iedvesmoja, ka tu jūties pirmkārt savā ģimenī joprojām darbā, tu arī savus kolēģus, savus līdzcilvēkus uztver kā ģimeņas locekļus, tāpat arī novada iedzīvotāji liekas tik ļoti tuvi tieši caur latgalīšu valodu, un tie arī tas spēks slēpās. Super, man likās, ka Daiga ir pirmais cilvēks, kas to spēku runu darbā, to, ka mēs parasti ejam projām no darba, lai atrastam sev spēkus. Bet jā, nu tad ar aplausiem aicināsim Daiga Miščenko ar stāstu Pošna valdība. Jā, ja drīkst, es turpināšu bez mikrofonā. Mārim iebildumu nav, es pieļauju, ka porēji arī gana labi dzirdēs. Jā, tātad es esmu kultūras turisma pārvaldes vadītāja, pārstāvu Rēzeknes novadu. Es aicinātu šodien tieši pazadaļāties ar to, kā mēs strādājam ar latgalīšu valodas popularizēšanu. Esmu prezentācijai devusi tādu gana interesantu nosaukumu. Es ceru, ka prezentācijas beigās mēs arī nonāksim pie sapratnes, dēļ kā mēs izvēlējos tieši tādu nosaukumu. Bet kā arī Edēte minēja, ka mēs esam Rēzeknes novada viena no tām pašvaldībām, kas visaktīvāk darbojās tieši ar latgalīšu valodas popularizēšanu, kas mūsus priecēja skumdinoja reizī, protams, par to, ka gribētos, lai arī pārējās pašvaldības ir tikpat aktīvas. Es ceru, ka arī savā prezentācijā atbildēšu iz vaicojumu, dēļ ko, manuprāt, tas tā ir, ka mēs esam aktīvāki. Tad apspēļautu pašvaldību, gribētu sākt ar pašplūsmu. Īpaši pēc mūsu pēdējiem kino sasniegumiem, tad tagad ir diezgan populāri ļauties straumēt, kur mūsu vieji straumes nes, bet tas ir tāda bēstama robeža, ļauties visam, kas notiek, pazaļauties, ka kāds cits izdarās, ka kāds cits izdomos, ka kāds cits īrūsinos, bet tie pašplūsma ir tiešām tāda skaista sajūta, būt tādā mīrā, harmonijā, bet tamā pašā laikā gaidāt ilūzijos, ka kāds cits izdarās tavā vietā. Dēļ tam es aicināju to pašplūsmu nav skatīt par tādu pieņēmumu, bet ar atbildības sajūtu, ka pašplūsma ir tas, ko mēs pieļaujam ar to, kas notiek. Tie ir mūsu atbildība, tagad arī tīši patriotisko svētku nedēļa. Aktuāls ir sauklis Muna Latvijā, Muna atbildība. Tīši tāpat var arī itu vēl sakārtot ar apakšpunktiņiem, kas tad īkļauj, kas ir tie Muna Latvija. Noteikti tie ir arī Muna Latgaļa, Muna valoda. Tad nokušīs ko es gribētu pastāstīt, ir arī pašvaldība, jo mēs esam ne tikai Latvijas, ne tikai latgaļas iedzīvotāji, bet mēs visi pīderam kādai dzimtajai savai vītai, kādam pagastam, kādam cīmam, noteikti arī kādai pašvaldībai. Ņemot vērā, ka gan kultūras centru likums nosaka par kultūras dažādību, par to, ka mums ir tāda joveicina arī latgaļiskos vērtības, tad jautājums ir par to, cik pīderīgi jūs jūtaties tai vītai, cik daudz pašiniciatīvas jūs izrodat. Atsaucot vispār par to, kas ir pašvaldība, ja jau mēs stostam runājam par to, kāds ir Rēzeknes novada pašvaldības pienesums, kā mēs strādājam, tad būtu jāsāk ar to, kas vispār ir pašvaldība. Izkopju formuļiem un pašvaldību likuma, bet gribētu uzsvērt teikumu, tad švaki ir acs, bet ir īkrosot sarkanā krosā, ka pašvaldība darbojās iedzīvotāju interesēs. Tas man liekas ir tas atslēgas vārds,
par to, ka mēs nestrādājam pie to, ka mūsiem liekas ir pareizāk tikai, bet mēs tiešām darbojamies mūsu iedzīvotāju labā, mūsu tu visu viedokļu, sajūtu, kas valda apkārt ietekmē. Gribētu uzsvērt to, ka jūsu, ka iedzīvotāju, ka aktīvu sabiedrības locekļu izrādīto interesi iniciatīva noteikti nav traucēklis, jo te ir tieši pašvaldības funkcija atbildēt iz jūsu vaicojumiem, iz jūsu idejām, mums jums sniegtu atbildi, jo tiešām pašvaldības funkcija ir darboties jūsu labā. Tas arī tāds, man liekas, tāds atslēgas vārds svarīgs par to, lai jūs tiešām noktu uz pašvaldību runātu. Man liekas, es jau katrā kaut kādā konferencijas seminārā saku, nocīt pie pašvaldības runājot, stāstīt par savam idejām, par savam dūmam, saviem viedokļiem, par to, ka jūs patiešām nesat traucēklis nevienam. Tos idejas mēs gribam dzirdēt. Arī pašvaldības darbinieki ir tādi paši cilvēki, kādreiz mums ir radošo krīze, vai arī vienkārši nepīteik laika, vai to spīdīņa, kaut kādas lietas uzsākt. Tiešām tas, ja atnāk aktīvs iedzīvotājs, atnāk ar foršu ideju, ka tas ir tāds milzīgs stimuls sākt darīt. Ja runāju par to, ka pašvaldība darbojas iedzīvotāju interesēs, es gribu arī noskaidrot klātesošo viedokli, vai jums ir tāda sajūta, ka pašvaldība strādā jūsu labā, vai jums vairāk liekas, ka pašvaldība ir tī kaut kur centrā, dara to, ko viņi dara, jūs esat paši par sevi. Kā jums liekas? Kuram pacēl rūku, kuram ir sajūta, ka tiešām pašvaldība strādāja priekš maņa? Tāda diezgan biedēgas. 3,5. 3,5 ir rūkas. Bet nākošais jautājums, vai jūs arī ir informācija, pie ko vērstīs, kā to darāt, vai jūs jūtaties brīvi to darāt? Kurš jūtās brīvi tas pašvaldību runāt? Nedaudz vairāk rūku. Darbinieki nesaskaitās. Pīzadolās, arī darbiniekiem būtu jūtās ārti nokt ar savam idejām. Darbinieks jūtās, kad es to daru un ir tie sajūta, tad tas ir labs rādītājs. Jā, tad turpinājot to par to pašsajūtu, tad laikam jāsāk tomēr ir ar to latgaļisku pašapziņu, ka es zinu, ka es esmu te pīderīgs, es zinu, ka es esmu latgaļīts. Es zinu, ko es porstovu, par ko es pastovu. Te es gribēju par to pašapziņu pastāstīt vienu stostu par lepnumu, kas esmu latgaļīts. Oskars Orlovs, ceru, ka nezadusmēs, ka izmantošu jo stostu. Reiz stostīja, ka Reigā es runāju tad arī kaut kādā seminārā ar kolēģiem. Tu latgaļis, iz Reigu arī kādreiz tā izbraukt. Tad Oskars tā lepni atbild, jā, pēc zirglietām un tā. Tad tas ir tas stereotips, bet ka mums ir tā diezgan pabiedīgi, vai ka mēs esam tā ar zirglietām un tā saistīti, tā Latgalē visi. Bet tas atslēgas vārds ir te pašapziņa, cik droši mēs jūtamies arī par sevi pajūkot, vai cik droši mēs jūtamies, lai aizstāvētu to savu latgaļiskumu. Tā es arī gribēju stosēt to, ka Rēzeknis novadā tas sākās tiešām jau no pašas iekšīņas, no pašvaldības ikdienas darba, ka tiešām te visā komunikācijā notiek tieši latgaļiski. Diemžēl, ja mēs skatāmies iz plānošanas dokumentiem, iz stratēģiju, tad ja ar Ctrl+F sāk rakstīt kultūra vai valoda, tad ir maksimums 4 rezultāti, kas ļoti vispārīgi piemin to, ka mums būtu jāsatīcās uz latgaļisku vērtību popularizēšanu, to, ka mums jāveicina kultūras daudzveidība. Tas arī ir viss, kas plānošanas dokumentos ir noteikts. Tad, kā to mēs darām, tad ir mūsu interpretācija. Tie atkal sasaucās tas, ka mēs gribētu arī zināt to iedzīvotāju viedokļi. Noteikti ikdienas darbā mums tas ir jāņem vērā.
Ja runāju par to, ko mēs vēl darām, lai to mūsu pašapziņu audzētu, tad man ir arī prieks, ka zāļi ir Inga ar Santu. Mums ir daudz dažādi pasākumi, kas tieši arī ir saistīti ar latgaļiskumu, ar latgaļīšu valodas veicināšanu. Tie arī jāsaka liels paldies valodai. Viens no tiem ir gulgošana Pliekšņu kolnā. Santa var pamot, jos bierņenč. Tad nokušīs pasākums ir dzējas voga, kas mums jau nozaresinās Rogovkā Inga var pamot. Tie ir tādi pasākumi, kur tiešām mēs lepojamies ar latgalīšu valodu, kur netīši, bet tomēr mēs parodam, ka tie valoda mums ir skaista, ka mēs ar jū lepojamies. Tad mēs arī, es ceru, ka pavalkam līdzi citus. Jo arī to, kas notiek novadā, citos kultūras namus, mēs redzam, ka iztekmē tiešām pamazam, bet te latgaļiskums aug arvien vairāk. Tad noteikti jāpiemiņ arī lielāki pasākumi, kas mums jau saistīti ar latgaļīšu valodu. Tāpat mūžā notiek šķivņa džess, līkās arī tādas šķītami nesavīnojami ar latgaļiskumu, bet tomēr mēs tā mokam ar pašlapnumu, ar taisnu muguru pasniegt to, ka latgaļiski notiek tas pasākums. Inga var pamot mutra. Saistībā ar šķivņa džezu tiešām mēs nezabaidamies to latgaļīšu valodu īvīst. Tad turpināt par tom zirglietām, tad jāsaka tiešām arī, ka te pašapziņa saistam arī ar pašcīņu pret sevi, latgalītī, pašcīņu pret tradīcijām. Savam sakņam varbūt tas saucās jaunības kaut kāds maksimālisms, bet zinu, ka jauno paudze bieži vien cenšas izavairēt no to, ka Latgaļa jau nav tikai mola, pūdi, bet i baznīcas. Kas tā ir, mēs neesam tikai mola, pūdi, i baznīcas, bet ja runāju par kultūru, te tomēr ir mūsu nātne, mēs sastāvdaļa, i tiešām mūsam jomēģināja mocēties ar gūdu tū celt, ka mūsam ir tos baznīcas, ka joprojām senos vērtības mēs saglabājam, ka mēs jos izkūpjam, ja turpinājam, jo valoda jau ir principā tāda paša tradīcija, ar tādām pašām dziļām sakņām, vēl dziļākam, ka mēs tiešām jos varam parodēt, ka jos ir joprojām dzīves, tikai izkūpt, lai jos turpinājās. Piemēru te arī varu minēt pūdnieku dīnas, kas notiek jau 45 gadus. Arī itū pasaukumu mēs cenšamies padarīt daudz mūsdienīgāku. Te es mēģināju iekļaut attēlā to, ka paralēli cepļā kurinošanai, dadzinošanai, izņemšanai mums ir rock grupa, kas spēlēja, tad arī jauniešiem notiek sava veida baļļētē. Tiešām šogad bija ļoti liels prieks redzēt to, ka te auditorija ir patīšām tāda jauna. Tad, ja runāju par to senu tradīciju izkūpšanu i valodu, tad nezabaidamies arī nalulākus pasaukumus. Nav tam obligāti jābūt džeza festivālam vai tādam milzīgam pasaukumam, kā dzējas voga, bet arī ikdienas pasaukumus mēs publicējam latgaļiski. Jāsaka atkal valodai paldies, Edita arī varēs, ja interesēs pauzī, pastostāt, kā veikt teksta korekciju pareizi, kam sūtēt informāciju, lai tas notiek. Tiešām tāda liels paldies par to sadarbību, atbalstu, jo es domāju, Edita arī vai valodas pārstāvji piekrist tam, ka arī jūsam ir tāpat, kā mūsam, ka galvenais jau ir mūsu iniciatīva, ka mēs to gribam darīt, tad jūs arī esat priecīgi, ka jūs varat palīdzēt, tad veidojās tie saikņa. Tad vēl te piemēri mēs reizēm arī izmantojam tikai, ka nosaukumi ir latgalīšu valodai, poreiz teksts ir latviski, arī tā mādzam darīt. Bet te galvenā ideja ir tāda, ka tiešām mēs arī iedzīvotājiem rodam, ka mums ir tie latgaļisko vide, ka mēs ar jū lepojamies, i pa lilam man gribētu sacēt, nespēlēsim teātri. Bieži viņi ir arī tā, ka aizbrauc uz pasaukumu, pirms pēc visi runāja latgaļiski, zāļi visi runāja latgaļiski, i nezinu, kādu iemeslu dēļ uzīt tas kultūras pasaukumu organizators, i tad sāk literāri pareizi runāt, tik jau eleganti, i tad liekas, dēļ kam? Jo, būs auditorija ir latgaļiski. Latgaļīši,
ar tom afišom likās it kā sēkums, nosaukums latgaliski, bet tomēr, likās mēs tā kā druscietiņu tu lateņu paceļam ar to, ko sagaidāt pasaukumā, ar to, ka mēs ikdienā varam komunicēt, tiešām tu arī sabiedrību salīdējam. Te varētu minēt arī piemēru par vienu manu kolēģi, kurā ikdienā runāja latgaliski, bet pilnīgi tamā pašā sarunā, pat ne ar minūtes pauzēti, tik līdz ir darba jautājums, ja porslēdzās iz latviešu literāru valodu. Ja es saku, dēļ kam? Saku, latgalīšu valodā tas ir sātas valoda ikdienas, bet darba jautājumos vajag latviešu. Es saku, bet dēļ kam tu tā uzskati? Tad ja saku, kas to estēt, ka es sapratu, ka tas nāk no tādas padomju laika ietekmes, ka tiešām tie oficiālo skaisto valoda bija latviešu, tad sātā tu vari runāt latgaliski. Man ir prieks, ka tas arī pamazām mainos. To es redzu arī ar, piemēram, biblioteku darbiniekiem, kuriem arī tāpat īros vasāli, sveiki, ka jūs mīt, un te tagad iesniegumiņas. Bet man prieks, ka tiešām ar tom sanāksmēm, kas mums ikdienā notiek, ka mēs palīkam tādi atvārtoki, drošoki latgalīšu valodu lītoti, tad jau arī toļok atkal, tad jau pēc laika redzam, ka jau pasaukums pirmīs ar latgalīšu valodā nosaukumi. Tas ir tādas likās mazas pilētis, bet tiešām es mudināju, kaut vai sākt ar to pasaukuma nosaukumu vai kaut kādu mazu frāzi, tad tas pamazām aug vai kaut vai e-pastā atsasveicinotīs vai sazasveicinoties ar latgalīšu valodā vārdu. Tad, ja runājam par tradīcijām un sakņām, noteikti lepojamies ar nu pat iegūtu neutrālu kultūra telpas statusu. Tad nemateriālos kultūras mantojumā iekļauta neutrāla kultūra telpa. Arī viens no galvenajiem elementiem bija tieši latgalīšu valoda, kas ir tas elements, kas apvienoja konkrētu reģionu, kur arī mēs runājam nedaudz savaidāk, citos pogostos. Tad atkal tos mazos pilētis, mazos līteņas, kas krojās, bet galvenais ir nezakautrēt jūs izcelt, ar jām lepotīs jūs lītot. Bet, ja runāju par tādu praktiskoku pieeju, ko jūs varat darīt, ko mēs sagaidām, ka pašvaldībai, noteikti arī citos pašvaldībos ir ļoti līdzīgi piemēri, bet mums ir dažādi radošo darbu konkursi. Viņi šobrīd ir sadalīti 3 daļos, ka tas ir radošo darbu konkurss, latgaliskos identitātes projektu konkursi, novatpietniecības projektu konkurss. Iepriekš bija radošo darbu konkurss, latgaliskos identitātes projektu konkurss. 2025. gadā mēs ieviesam arī novatpietniecības projektu konkursu, bet šobrīd liekas, ka es nākošo gadu atkal jūs varētu visus apvienot vienā. Par to, ka mēs redzam, ka tie projekti porzaklojas, jo tāpat, ja tie ir radošo ideja, ja ir latgaliski, vai tāpat, ja tu pieti savu novodu, tie ir latgalisko identitāti, tad tos robežas ir ļoti tādas slidenes, par ko īstenībā ir lepnums, ka mums jau nav atsevišķi jāizceļ, ka tas projektu konkurss būs tieši veltīts latgaliskumam, ka tas latgaliskums iet cauri visam. Praktiskos puses, ja kādu interesē, tad kopā itīm projektu konkursiem pašvaldība katru gadu atvēl 10 000 eiro, kas ir tāda gana liela summa kopumā. Tad vēl ir arī visos pašvaldībās jaunums līdzdalības projektu konkurss. Katra pašvaldība gan itam jautājumam pieeja nedaudz citādi. Rāzeknis novadā mēs katra pogosta sagaidām ideju, nevis realizējam vienu lielu projektu visus pašvaldības ietvaros. Tā jāsaka, ka arī caur itīm līdzdalības projektu konkursiem noteikti var izmantot iespēju to latgaliskumu veicinot. Tāpat arī, protams, caur uzņēmēju darbību var realizēt dažādas idejas, kas attīsta latgaliskumu. Vēl jāuzsver, kas ir mazāk zināms fakts, ka pašvaldībā ir atsevišķs arī budžeteņš atbalstam biedrībām, nevalstiskajām organizācijām, citām. Ārpus pirmiem minētajiem projektu konkursiem, tad noteikti arī nevalstiskās organizācijas var vērsties ar savu ideju. Tas, ko mēs esam līdz šim realizējuši, ir Pīterdienas Pīterkolnā, kas arī ir tāds
ar pūdnīcību saistīts pasaukums, ja Latgaļas pūdnīku dīnas ir vairāk par tom tradīcijām, par tradīciju saglabošanu, tad Pīterdīna Pīterkolnā ir tāds mūsdīnīgāks pasaukums, kur vairāk īpazīstam tu modernu pūdnīcību. Tad vēl viens brēnišķīgs projekts, kas ir realizēts tīši ar projektu konkursim, ir Brēnumdors sajūtu kartētis. Noteikti arī esat jau redzējuši. Man prieks, ka te ir tāda auditorija, kurā visā ir iekšā, varbūt pirmie jau bija rindā pēc kartētiem. Tad arī liels lepnums par to, ka Rēzeknis nodam ir iespēja atbalstīt tādus projektus. Ja runām par latgaļisku identitāti, tad arī vēl viens brēnišķīgs projekts bija Pētera Stafecka tādi dzīves pieredzes stostu apkūpojums grāmatā, kas tāds likās izcils latgaļiskos identitātes piemērs, jo pirmkārt es rakstāju latgaļiski. Protams, teksti bija joporskata, bet tāpat par to ir milzīgs prieks. Tad ar tādu humoru, ar tādu latgaļīšu garu, vīglumu, ļoti, tā tiešām tie latgaļisko identitāte, likās, kur vēl precīzāk varētu būt. Tad vēl viens projekts bija ekspozīcija Rogovkā izkrūdzeņu Gludsbeiceļš, kas stostāja par krūgu viesturi, kas nautrā no pogostā, to apleicīņi ir bijuši krūgi keidi, šobrīd ekspozīcija ir izveidota veikalā Rogovkas centrā, kuru arī jebkurš var apskatīt. Te īpašs prieks bija, ka projektu realizēja Amanda, kas tamā laikā mocējās vēl vidusskolā 10. klasī, ja nazām maldos, vai 11. 12. jautājumu. Labi, 12. klasī, bet tik un tā, tas ir jaunīs, kurš ir gatavs īt, grīstīs, meklēt palīdzību, atbalstu savas idejas realizēšanai, kura vēl nemaz nenamūt vērā, ka ir tiešām saistīta ar viesturi, ar novadpietnīcību. Tiešām ir tāds liels gandarījums, ka arī tādas lietas mēs varam atbalstīt. Tāpat arī izstoda baba, kuru škārsteikla bārni vaira nepīdzēvos. Tad arī te etapā Rēzeknis noda pašvaldības atbalstu, par ko tieši jāsitos izcēlu. Protams, ir vēl daudzi mazāki projekteņi, bet gribētu uzsvērt tu paškritikas tādu jautājumu par to, ka, diemžēl, šogad arī likās, ka daudzas idejas nezagribīs atbalstīt. Jo tomēr ir jāpadomā, kāda ir te pievienoto vērtība, kāda ir te lielākā jēga projektiem. Jo, protams, ir forši uztaisīt kaut kādu izstādēti, kaut kādu pasaukumeņu, bet ja mēs tiešām domājam, ar kādu jēgu itī projektu konkursi ir veidoti, jo tie arī nav veidoti, lai mums būtu papildus kaut kāda publicitāte vai papildus nūrisis Rēzeknis novada. Ticat, man ir gana daudzi pasaukumu katru mēnesi, bet tiešām tas ir tā, lai jūs jām dotu iespēju izasacēt, pastostāt, kas jūsu prot ir, tas, ko gribētu cilvēkiem sniegt, parodēt, ar ko papildināt kultūras dzīvi. Otrais, tas ir tiešām ar tādu dziļāku jēgu, ka, tu latgaļiskumu celt iz augšu. Ka jau atbalstēt, jau popularizēt, tiešām snādzot tos projektus, tomēr es aicinotu, navas sasteigt, padomot, ko es te varu patreiz dīnam, kuru no savam daudzajam idejām realizēt, bet pasēdēt, padomāt, kāda ir te pievienoto vērtība. Jo tiešām te stos šogad, bet arī ar citām idejām, pie ko mēs vēršās, tad likās, ka gribīs pasēdi vēl drusku, padomāju, apstrādāt to ideju, jo arī nokar tādām idejām, kur likās, ka man jāatbalsta viena cilvēka kaut kāda radūšīs lidojums, kad es varētu tikpat labi 2, vai 3, vai 4 atbalstēt. Pašvaldības uzdevums tomēr nav sniegt atbalstu jūsu radūšuma, audziešanai, bet tomēr realizēt to, kas ir aktuāls tieši sabiedrībai plašākā mērogā. Par to pašnoteikšanos arī tas ir par tiem projektiem, tas ir par to valodu darba vidī, par to, ko mēs izvēlējamies darēt vai nedarēt.
pasveitroju latgaliešu valodu, jo mūžīgais jautājums valoda vai latgalīši ir, vai dialekts, tā toļāk. Bet tas viss ir atkarīgs no to, ka mēs izavēļajamies iz to raudzētīs. Kādi ir tī mūsu ikdienas lēmumi? Tīšām, ja jūs nokot pie pašvaldības runājat, sostot, kas jūsiem ir svarīgs, tad arī mūsiem ir vīgļāk veikt pareizos izvēļus. Arī plānošanas laikā ir vīgļāk saprast, kas ir aktuāls. Par tom izvēļam, tad arī par to atbildības sajūtu, par to, ka mēs tiešām nevienu afišu, nevienu aprakstu nalīkam pēc sajūtas, mēs visu laižam caur teksta korekciju, jo, ja mēs darām, tad vajag darīt gudri. Es tā kā reizi aicināju jūs uz izavēlētu nosaukumu latgaliski vai padruskai kaut ko sāk darīt, bet tomēr aicināju arī darīt to protīgi. Lai tas tā ir mērķtīcīgi, lai tas tomēr mūsu visu veikums veidoja tādu kvalitatīvu lītu kūpumu, nevis tiek izmantots nekvalitatīvos dažādos norisēs. Tad par tom izvēļam runājot, ka ir arī daudzas izvēles, ko pašvaldība nevar veikt. Tā es gribēju pastāstīt stostu, kā mums bija ar Franča Trasena muzeja kolonizāta. Kad mēs meklējām jaunu darbinieku, tad mums bija vairāki pieteikumi, neviens no kandidātiem nerunā latgaliski. Teorētiski mēs nevaram prasīt to, ka obligātu prasību, jo ir jāzina valsts valoda vai kāda no Eiropas Savienības valodām, bet latgalīšu valodu kā tādu prasīt mēs īsti nevaram. Mēs varam bonusu norādīt, bet kā obligātu prasību pavisam noteikti ne. Bet no otras puses liekas, ka mums bija Rēzeknis novada Franča Trasuna, kurš ir cik daudz darījis latgaliskuma dēļ. Mums bija cilvēks, kurš latgaliski nerunās, ekskursijas novadāt latgaliski nevarēs, novadu īsti nereprezentēs. Tad arī pašvaldībā ir daudzi tādi momenti, kad arī mēs esam ierobežoti. Tāpat arī mēs cenšamies turismu veicināt caur latgaliskumu. Šobrīd gan ir jāsaka, arī mēs esam tādā darba procesā. Pie tos īvīšanas mēs ir piemērs atjaunotīs kurpiņīku krucifiks, kur mēs izvītojam informatīvos zīmes latgaliski, angliski, arī latgaliski. Bet vēl tāds tols ceļš ejams, lai visus pārliecinātu, ka ir vārds latgaliski informāciju sniegt, izvītot. Tāpat arī mūsiem pašiem gribētos vairāk pīstrādāt pie to, lai Rēzeknis novads ir tāds latgaliskuma galamērķis, lai tā informācija patīšām ir daudz plaši pieejama tīši latgaliski. Bet mēs visi saprotam, ka visus tekstus sagatavot pārlikt iz latgalīšu valodu ir arī gana problemātiski. Tāpat arī nūrodis mēs nevaram mainīt katru godu vai informatīvus materiālus pārstrādāt katru reizi. Tad tas ir tāds pagaidām ceļa sākums, bet tas ir tas, ar ko Rēzeknis novada pašvaldība strādāja. Tas, ko mēs esam izdarījuši, tī ir vītvordu, vītvordu dubultī nosaukumi, tāpat arī izstādēm ir informatīvos zīmes, gan latviski, gan latgaliski. Tas ir tagad jau liekas tāds kā sēkums, bet tad, kad mēs to sākam darīt, tāds tiešām ar lielu gūdu tāds eistenots darbs. Īpašs prieks ir par vītom, kur tas latgaliskīs nosaukums atšķirās, tomēr ievērojamāk latvisko, ja, piemēram, Rēzeknis novada ceļa zīme, tie atšķirās divi burti, Rēzeknes novads vai Rēzeknis novads, tad ir vītas, kur Ilzes kalns, Ilžu kalns vai Feimani Vīmans, tie jau ir tos atšķirības. Feimani, labi, pazavērsim, bet, ir prieks par tom vītom, kur tiešām tie atšķirība ir tāda pamanāma. Cerams, ka tas arī veicina iedzīvotājus pašus domāt par to, ka tiešām dzīvotumā latgaliskajā vidī. Tas arī ir veids, kā mēs kā pašvaldība varam rūpēties vismaz par to saglabošanu
ikdīnā. Ja kultūra ir tāda viena lieta, ko mēs varam darīt, tad tāda fizisko, praktisko lieta, ko īvīšam arī citos jūmos, tad varētu būt ar tom nūrodiem. Tā kā pieminēts arī viesturisko zemju likums, tagad ir tāda neliela atkopja. Patiesībā, ja jūs pieteikt viesturisko zemju likumu, tad tikai vienā vietā pašvaldībai ir uzdevums. Uzdevums ir par tom ceļazēmēm, par nūrodēm, īlu nosaukumiem. Tie ir uzdevums nodrošināt, bet visas pārējos funkcijas, kas ir minētas, kas ir kultūras daudzveidība, valodas attīstība, tie ir tikai veicināt vai sekmēt. Es domāju, ka te ir arī atbilde, kam citos pašvaldībos ar to lītu naiet tik otris priekšu, jo tas nav obligāti. Jo veicināt un sekmēt mēs varam dažādi interpretēt. I te atkal sasaslēdzās iepriekš minētīs par to, ka tie ir vajadzīgs tiešām tāds aktīvu iedzīvotāju spīdīns. Iespējams, reizēm jūs kristat, kādām izņērvja ar to, ka jūs regulāri versitās noksiet, bet tas ir tiešām jodara. Pat es, ka pašvaldības darbinieks aicināju būt neatlaidīgiem, uzamokties, uzapleitīs, zvaņāt, kustinot to lītu, lai tas īsnāgums tī nastoporoki ilgi nakustinots, lai tie atbilde nav tāda formāla. Jo, patiesībā ir tā, ka te ir vienīgais veids, daudz viet, kur tos lītus var panākt. Kādas lietas no kotrok, kādas lietas no kvieļok, protams, arī viss ir tādos saprota rūbežos, bet tiešām tas galvenais spīdīns tam būtu jābūt no jūsam pašiem. Ar to es gribētu mudināt to, ka mēs esam pašpītīkami, mēs varam. Tikko izskaņāja tie piemēri, kur mazliet pazadaļos ar to, kas mums jau ir realizēts. Tāpat arī mums ir savas īceris, bet noteikti kaut kāds brīvprātīgu atbalsts vai jūsu idejas tikai par labu. Bet, ja mēs domājam par tādu nākotni, lai mēs arī paliktu pašpītīkami, tad, protams, aktuāls ir jautājums par to, kā mēs valodu varētu saglabāt, kā mēs jau varam joprojām darīt aktuālu. Šobrīd mums ir Reizeknis novada arī jauniešu dūme. Diemžēl statistika ar latgalīšu valodas lietošanu ir tāda pašvaka, ir zema. Tad, kāds jūsu variants būtu, vai pieteikt tikai ar sentimentālām vērtībām, to, ka mēs pasniedzam, ka mēs taču esam latgalīši, mūsu baba bija latgalīte. Tā taču jūsu mūza regulārā. Jā. Kur es paliku? Jā, ka mēs varam balstīties tikai uz tom sentimentālām vērtībām, bet par ko arī es pašvaldības darbā daudzi domāju, ka tā ir latgalīšu valodai piešķirt tādu ekonomisku varbūt nozīmi vai patīšām to padarīt tādu bonusu, lai jauniešiem ir te vēlme runāt, ka te zināšanas var noderēt patīšām dzīvī, praksī, ka tas nav tikai, tā, forši, vai arī, labi, ar babu parunāju, bet lai tev ir reāls ieguvums no to, ka tu prūti, i ne tikai Trasuna muzejā Kolna sāta, bet lai tiešām ikdīnā arī es jūsu aicinātu padomāt, kas varētu būt tī veidi, ka tā latgalīšu valodā īdotu, tiešām man gribētu sacīt ekonomisku nozīmi, bet, protams, ka tī vēl varbūt tādi citi varianti. Tas ir tāds šobrīd tiešām aktuāls jautājums. Ja mēs runājam par projektu konkursiem, kas ir pieejami, tad pačukstiešu, ka tas pēdējais, kas ir atbalsts nevalstiskajām organizācijām, tad tā sistēma ir tāda, ka katru gadu tiek noteikta viena tēma vai konkrēts mērķis, kuru aicinājām sasniegt, izsniegt idejas tieši to mērķu realizēšanai. Tad tas, ko es plānoju uz nākošo gadu, ir tieši par to latgalīšu valodas aktualizēšanu jauniešu vadā. Tad aicināju jūs padomāt arī par tom idejām, kas tas varētu būt. Tad, varbūt mums jau kopā izvedūsīs arī vēl to vienu nelielu pilēti visā tam latgaliskuma
kausā īpulynoti. Tad par to nokšanu ir runošanu. Tī tiešām nav tādi tukši vordi par to, ka ir jānok i jārunai. Tāds klasiskīs piemērs no to, ko es savā 3 gadu pieredzē, pašvaldībā esmu pieredzējis. Mēs visu laiku domājam, ka, lai nosviņam Joņa Gleizda jubileju. Viņam tuvojas tātad 100 gadu dīna. Mēs kalām plānus, vai to varētu būt izstāde, vai te varētu būt kāds drukas materiāls, vai ko mēs varētu, vai te varētu būt filma, ko izveidot. I tad nocē Latgaļas fotografu biedrība ar Igoru Pliču, kas nocē sacē, mēs gribam fotokonkursu. Brīnišķīgi mēs tieši sēdējam, domājam, ka lai Joņa Gleizda jubileju atzīmēja, tad aktīvs cilvēks ar savu ideju. I tad tos idejas tādi pužļa gabaļiņi sazalīkās. I tiešām ir daudzi jautājumi, kas minēja par to valodas aktualizēšanu jauniešiem, vai tagad Gleizda konkurss bija. Vēl jau ir daudzas citas lietas, kas protā kaut kur sieš, kuram vai trūkst ideju, vai kādas pieredzes, cilvēki ar pieredzi attīcīgajā jomā, vai kaut kāda svaigoka skatīņa, vai vēl kaut kādu mistisku lietu, kam jāsazalīkās, lai tā ideja tā čista nostrādotu, ka daram, tā daram. Tad tiešām tā notiek, tā var sazaliktīs, atkal nocit, runājot, imit savu pašvaldību, rakstīt e-pastu, zvanīt. Noteikti var atrast kūpsaucēju vai pat, kaut kur tos idejas var arī krustoties. Labi, nesējas jūsu idejas 100%, nesējas mūsu idejas 100%, bet varbūt kūpā sējas kaut kas uz 150%. Tad par to sadarbību mēs tiešām ir liels prieks, ka mēs sadarbojamies ar valodu. Tāpat arī ar citām nevalstiskajām organizācijām biežāk sadarboties ar iedzīvotāju konsultatīviem padomiem. Mēs Rēzeknis nodā patiešām esam ļoti, ļoti atvērti tam, lai jūs noktu ar savām iniciatīvām, ar savām idejām, ne tikai naudas izteiksmī. Mēs varam atrast kaut kādas sadarbības izpējas, bet es domāju, ka ļoti daudzus dažādus veidus, tāpat arī mums ir 30 kultūras nomi, ja kādreiz kādā īcerē vai iegāt telpas vai vēl kaut jebkū, mēs varam domāt, darēt kopā, ja mēs esam tiešām tikai priecīgi par to, ka tos idejas tā latgaļiskumai, latgaļīšu valodas veicinošanai nok. Noslēgumā tiešām gribās atsagrīsties pie to sava nosaukuma, ka patiesībā es taisīju prezentāciju, sapratu, ka tu manu domu varētu pasēt arī 3 slaidos par to, ka ir jodara arī pašim, ne tikai jogaida, ka valdība to izdarās. Dēļ tam arī tāds nosaukums par to, ka pašnā valdība, ka ir pašim. Ļoti daudz, kas atkarīgs ir no pašim. Arī ir novecos uzskats, protams, ka pašvaldībā visi sieši kopēju dzeri neko nedara. Tad tiešām ir tā, ka tā darba dīna ir tāda, kāda ir ar tom ikdienas lītom, bet mums arī reizēm vajag tu gan radošu grūdīnu, gan idejas, gan kas pastumja arī tad, kad nesagribīs, kad nav laika, bet tos lītas ir jāizdara, tas ir tāds, likās, jūs arī aktīvi cilvēki pieredzējuši, zinot, ka patiesībā tikai tā arī tos lītas notiek, ko tu jūs pīspīt sevi sazaņemties, vakarā pasēdēt, izdarēt, bet tieši tā arī tos labākos lītas ir labākie projekti tiek īstenoti. Tā kā nocit, rakstīt, runājot, dodiet ziņu. Darēsim kopā. Paldies! Bija paredzēts laiks jautājumiem. Es saskatīju kolēģi, par kuru tu runāju, nesatīcināju tagad tu seva. To, ka es ar vienmēr sasasveicinājos, pēc tam darba jautājumus sāku porīt iz latviešu literāru valodu. Bet tu biji tik iedvesmojoša, ka man likās, ka man tagad ir jāporīt iz latgaliešu valodu. Paldies, Daiga, tiešām brīnišķīgai arī dovaneņa valodas tev būs pēc tam, bet tagad mums jums ir kādiem radušies jautājumi par to, ko Daiga stostīja un varbūt vēl vairāk. Droši ceļam rokas. Tieši par valodas lītošanu.
Jā, pašvaldības rodē, nu, tā kā īdzīvotāju labāk, bet bieži vien varbūt paši īdzīvotāju nezinu, kas ir novos. Nu, man tāds īspējas rados, ka tad, kad pieņēmu lēmumu 1. janvārā, pagājušo gadu, visas afišas jāapraksta latgaliski, tikai latgaliski. Un tev ir milzīga cīņa pašai ar sevi, ka tev ir jāsabuļca, ka tev ir tas jopīt nūpītāk, tev ir jāsaptais korekcija. Nu, tas nav tik vienkārši, ka paņēmu sarakstīju latviski un visu ieliku Facebookā vai izliku, bet to ir jāsarodoju. Un no sākuma īdzīvotāji gan sacīja, kam tu tā raksti, man jau brīvši izlasā. Nu, es nesaprotu. Bet ir pagojis gads, ir tagad ir jau otrs, vairāk tauta komentē. Un ja tu ir pienākuši, viņam pat pateikt, ka tos afišas jāapraksta ir latgaliski, kaut gan no sākuma, viņam likos, bet kā, bet ir pīrumi, un ka ceturreizi jā, ir tā, ka īdzīvotāji paši nezinu. Nu, pašvaldībai, protams, ir te lūma būt arī pildēt audzinošu funkciju, norādīt iz kuru pusi mēs virzamies, virzēt porējos nedaudz. Es eisinībā gribētu arī atstāt sauktīs, ko sacīju par to, ka būsim realistiski ar tom idejām. Protams, nav tā, ka arī atnāk viens cilvēks un saka, davai darāsim tagad turpmāk. Tā, nu, protams, ka apkūpojam plašākā mērogā tos viedokļus, nav arī par to latgaliskām afišām, tā kā Inga vienpersoniski izlēma, ka tagad būs, bet, nu, protams, ka tas jau tā jūtot tu stoju kūpumā, tas sajūtas, Jā, nu, protams, mēs arī raugamies arī Rēzeknis novadā ir slāviskoki, ir latviskoki, ir izteikti latgaliski pogosti. Katram ir sava tāda mozo identitāte, katram ir citāda pieeja tom lītam. Ja, protams, ka mēs arī neuzspiežam nevienam, ka tagad Sokolku pogostā visiem jārunāja latgaliski. Nā, mocītās latviešu valodu padruskai būs kārtībā. Kādreiz tiksam arī līdz latgaliešu valodai. Bet citos pagostos gan tiešām, kur Kaunatā, vēl kur tiešām tīdzīvotāji runāja, bet kaut kā līdz šam nav sagos tiešām to latgaliešu valodu ikdienā tā publiski atzīva. Nu, tad tā. Jā, vēl jau pašvaldībā ir arī, mēs saskaram ar to, ka runāt mēs visi mokam, bet rakstīt nav visi. Un tad, kur ir tie īspēja apgūt latgaliešu rakstu valodu? Iespējams, ka tas arī ir vaicājums pie valodas. Iespējams, vajadzētu pīsavērsties varbūt pašvaldību darbinieku valodas rakstīšanas apguvēju. Jā, ka jūs to pamocat? Es gribu pakomentēt par vairāku brītam. Viens ir, ka mēs ik pa laikam, tas bija, piemēram, tāds publiskais uzsaukums, ka varat pīzasacēt. Tagad tā, piemēram, bija publiskais uzsaukums, ko mēs izsūtījām bibliotekam, ka labprāt sarēkotu diktātu un pirms to latgaliešu rakstu valodu. Paļģis Bricāna biblioteka atsasauca un Riezeknes pilsētas centrālo biblioteka, bet mēs izsūtījām visam. Tad ar to, tā, ka, ja kāds vai grib jūsu novadā tādu notikšanu, tad mēs tikai valodu arī esam gatavi atbraukt. Par to pareizi rakstīt. Tad ir disku, ko es izsacāt, izmantot īstenībā lapukas resursus, bet Vaļas valodas centrā ir latgaliešu valodas lingvists Māra Martuzāna Rauska. Jos darba pienākums ir konsultēt, lobot, tā ka, ja jums ir afišas, jūs sūtīt jai, jo, ko es arī visot saku, jo mēs vairāk poši prasēsim, jo ja siltēsim, jo valstī liksīs, nītis ir vajadzējis, un Īnus Vaļas valodas centra puses arī vairāk atbalstās. Tā kā vienkārši kolēģis ir kāds vaicojums, rakstīt, prasit, ir sātas lapā kontakti, bet es varu pēc tam arī aizsūtēt jums jūs kontaktus, tā kā tas ir jūs darba aizdevums, lobot, palīdzēt, lai ir tos afišas aprakstu portēbām, jā, paldies tev, Dai, ka tu akcentēji, un varbūt arī vaicojums dēļ, ko vajag tu pareizu rakstēju latgaliešu valodā, un es, kā šobrīd arī tūkošais valodnīks, no savas puses var sacēt, ka jebkurš apraksts pēc tam valodnīkim ir, jebkurš sakortots apraksts valodnīkim ir, ka diva doma, dēļ to, ka nav daudz latgaliešu valodā tekstu,
Un pēc tam ir visi teksti arī pietnīgi noder, veidojot valodas korpusus, veidojot digitālos lītas ar latgalīšu valodu, dēļ to, ka vajag pamata tekstus, jūs poši izmantojot arī ar savas puses. Tas nozīmē, ka ir viena latgalīšu raksta valoda, bet tas nenozīmē, ka jums ir obligāti jolītā kaut kādi konkrēti vordi. Jūs lītojat tūs savas puses vordus vienkārši pareizi pierakstot, kur vajag mēkstināt, kur vajag TS rakstāt, narakstot ceļā, un tā ir slips. Un pēc tam visi teksti, ko valodnīki, pietnīgi, savots, nodara arī to, jo valodas attīstē veido to, ka paidas dīvam šobrīd latgalīšu valodā ir diezgan laba situācija arī digitālajā vidē, lai te arī mazāk lītotu valodu varbūt ikdienā, bet digitālajā vidē te ir savs korpus, kas citam valodam nav tā, ka tas arī izmantojot Vairs valodas centra resursus, apgrūtinājot rakstīt, ka tas ir un tos īspējas. Bet man arī veicojums, ka nevalstiskos organizācijas puses, jo šogad tika mainēti tie konkursa nosacījumi, un mēs, piemēram, vairs saisti nevarējām pīzadaļāt, dēļ to, ka parasti tos darbus, ko mēs darām, ir vierīnēgi, un tie napītēji varbūt ar tādu budžetu, ko spēj pīdolot pašveidē, bet tāpat mums darba spēkam vai komā mēs pīsaistam. Jā, ka šogad pazemējām nosacējumi, un vienkārši kāda ir pieredze, un vai sprīšku jūs domājat tiku saglabot, jā, jo paģis par to informāciju par NVO atbalstu, tā kā liksim aiz auss, ka var, bet jā, jo arī visus brējumu dorzu vai kaut tāpat mēs īvietam arī savu lielu finansējumu vai kaut kādu citu, ka lai tas darbs būtu kvalitatīvs, ka varbūt ar pašveidējus nav sabiedrību gana. Jā, mēs nokušajam gadam noteikti mainīsim atkal tos noteikumus. Mēs arī taustāmies, mēģinot atrast to labāku pīgoinu. Mēs gribējām patīsībā izavairāt no to, ka visu to budžeteņu izsmeļ vienas tos pašas biedrības. Vairāk, lai noktos iniciatīvas īdzīvotājiem, pat ja tos ir mozokas, bet tī sanoca tā, ka, es gudīgi saciešu, mēs iebraucam otrajā grovī, ka tie aktīvākie iedzīvotāji, diemžēl arī sait mūsu kultūras darbinīki, mūsu bibliotekāri, mūsu pašvaldības darbinīki, tad mēs atkal nevaram arī juridiski noslēgt pareizi tos līgumus, izmaksāt tos naudas, jo tie ir tas otras pašvaldības, otrā monētas pusē, kad mēs atkal sadaskoram ar citam grūtībām, bet, kā es minēju, ka mēs plānojam nākošo gadu arī tos projektu konkursus visus apvienot vienā, vienkārši izdaļāt, ko mēs tā veicinām, ko mēs gribam redzēt, jo tiešām tos idejas porzaklojās, skaidrs, ka tāpat latgaliskos identitātes projektu konkursus ir raduši, jūs arī pieta noved pietnīcību, bet tiešām atbalstāt vairāk varbūt tiktīs tiešām, lai tas ir viens liels, iedzīgs projekts tamā gadā, navas 10 moziņi. Bet tiešām mēs vēl arī taustāmies, ja arī jums ir kādi īrūsanojumi vai savs redzējums, kas būtu pareizāk labot, mēs esam gatavi uzklausīt. Bet ko es gribēju pirms tam papildot, tas ir tāda diskusija pašai ar sevi. Edita pieminēja par to, ka jāsūta, ka varam sūtīt morai tekstus, lai porskata, lai redz, ka arī tas ir aktuāli, ka ja ir daudzi, ko darāt. Tad es ļoti bieži domāju par to, ka vispār vajadzētu kultūras ministrijai arī kaut kādu tādu reģionālu porvaldi, lai redz, kāda ir situācija uz vietas. Citām ministrijām tādas ir, tikko arī Kems uztaisīja, te Rēzekņi porštāvniecību, tad, liekas, kultūras ministrijai vajadzētu būt pirmo, kuru uztaisīja porštāvniecību Latgalī. Tā kā, ja kas kādreiz aizlīcīt, labu vārdu. Mēs redzam, ka tu vajag un tu arī dara. Es domāju, ka mēs varam mēģināt. Mūsu spēkā laba varbūt tiešām būs pirmīs solis. Jā, bet vēl ir jautājumi. Man būs viens komentārs, viens jautājums. No mana skatu punkta ir vērtīgi saglabāt radošo darbu konkursu atsevišķi no latgaliskā un novadpētnieciskā, jo šie laukumi nepārklājas pilnībā un var gadīties, ka tā var aizslaucīt prom kaut ko, kas nav latgalisks, bet
kultūras ziņā un radošumā tik un tā ļoti nozīmīgs. Varbūt nav slikti, ka viņi ir atsevišķi aplīši, atsevišķas naudas kulītes. Tas ir viens, un tas nāk varbūt no tās sajūtas, ka mūsu Ludzas projektiem vairāk kārt ir teikuši, ka viņi ir nepietiekoši latgaliski, bet viņi tā ir vērtīgi un labi. Tam es no sirds ticu, par to es pastāstīšu savā sadaļā, bet var aizdomāties, varbūt ir tomēr vērts paturēt, un ja ir spēcīgi projekti, tad atbalstīt arī tos, kas nav izteikti latgaliski, bet radošā ziņā vērtīgi. Jā, noteikti, ja kaut kur tad savā starpā konkurētu, kas atkal tāds mīnus sait, bet tu mēs tikai tā esam izsacinoši, tiešām tos reālos pieredzes, kādi tī projekti ir īsnākti. Bet tagad ir Līpoja atvērta, varbūt viņiem būs kaut kas, ko piedāvāt. Līpoja ir Aizakņē. Tas jūs neatbalstat, jā, mēs esam ļoti dažādas pašvaldības. Okay. Izbraukumu varbūt viņi izdomās. Labi, un otra lieta ir mans jautājums, kā jums izdodas iesaistīt citautiešus, slāviskos pagastus, tā kā, veidot vienu kultūru telpu ar viņiem, vai kaut cik saskarošos kultūru telpu? Jā, ja mēs runājam par tīši kultūras pasaukumiem, tom aktivitātēm, tad mēs tiešām pievēršam tādu pastiprinātu uzmanību, lai mēs tu saturu pašķaidom. Tīši ar ko mēs pašķaidom. Arī nav noslēpums, ka bieži ir redzēts, ka mazākuma tautību kolektīvi uz nokartām sirsnīgajām, lustīgajām dzīsmām, tad ir pasaukts otrs kolektīvs, latviešu, latgalīšu, kas tad atkal kaut ko tādu supermīrēgu. Tu redzi, ka tai auditorijai vispār tas nav atbilstoši, ka viņiem nepateik, jūs neinteresē. I tad mēs cenšamies tiešām strādāt pie tām programmām, lai saprotot, kāda ir tie identitāte, kas viņiem pateik, lai mēs piedāvātu tieši kultūras sadaļu, kas ir aktuāla. I tad vēl ir arī tādi pasaukumi, mēs arī vēl esam jauna porvalde, ir Pokrova tirgs, arī Inga var pakomentēt, tad Audriņos, piemēram, ir pasaukums, kur tiek apvienotas senlatvīšu i vecicībnieku tradīcijas vienā pasaukumā, jo saprotot to tradīciju būtību, jos patīsībā ļoti daudz kur porsaklojās, tikai nedaudz tādi pasnāktas vai citus vārdus nosauktas, i tad arī tādus mēs pasaukumus esam sokuši, i tiešām mēs esam tikai vēl tādā bierniņa stāvoklī ar kultūras turisma porvaldi, kas sokusi strādāt 23. gada martā, tad mēs pamazam augam. I redzam, ka ir piemēri, kas labi strādāja, tad plānojam tādus arvien vairāk. Jā, vēl kādi jautājumi, Zaļa? Tikai mikrofons ir jau paiem, jā. Bet tur tiešraidē vajag, lai dzird, jā. Jā. Jā, es gribu tikai pastostāt par vienu aktivitāti, ko Daiga piemērs varbūt pastostāt. Tas attīcās uz jau profesionāli rakstūšiem latgalīšiem. Jā, tātad itū godu kopā ar Volūdu, kopā ar Kultūra Kapitālu mēs jau realizējam latgaliski rakstūšu autoru rezidences. Šogad 5 rezidenti piedalījā mūsu rezidenčos. Vakar beidzamies rezidents, kas ir Lauris Magazēnis, kas tulkoja profesionāli no ukraiņu valodas uz latgalīšu un laikam otrādi pabeidza savu rezidenci. Tā ka mūsu rezidenču gods ir beidzīs, bet mēs esam jau izsnieguši jaunu projektu uz nokumu godu. Un patīšām arī, kur mēs tikko diskutējām, ka arī autori ir atzinuši, ka te ir ļoti, ļoti vērtīga īspēja, radoši strodot, radoši atsapilst, radoši gūt jaunas idejas. Un, principā, mēs esam ar ambīciju kļūt par latgalīšu rakstūšu rezidenču vītu nokūtnī. Tieši tā. Vai izdod? Vēl ir kādi jautājumi? Nav, ja? Jā. Vai ir tāds sapunu projekts latgaliski vai nelatgaliski, vai jau kāds gribētu pašaicināt? Ir mums tāda nerealizēto īcera, ko mēs godu no goda atliekam, jo kultūrā tie vasarā arī otri paīt.
Nu, es pastāstīšu, man nav žēl. Mēs gribam īstenot projektu ar nosaukumu Vodabalss, kur mēs ierakstām vietējo iedzīvotāju viedokļi, īfilmējam ierakstām par to, ko jīm saka Vodabalss, tad no iekšas, no sirsneņas, no dvieselis, i tad tu apvienot tādā audiovizuālā uzvadumā. Nu, tas tā. Tikai darba rūkas, pat nav tos finanses tik lielas, ka tiešām atrast laiku, īspēju iedzīvotājus aptaujot, bet varbūt ar jūsu atbalstu mēs varam uztaisīt kampaņu, kur katrs pats atsūta. Tik tiešām brīnišķīgi. Vēl būs kādi jautājumi? Es varētu nokomentēt to, ko tikko teicu. Jā. Mēs pirms pusotra gada vācām cilvēku stāstus par viņiem svarīgām ģimenes tradīcijām, tieši par kāpostu skābēšanu, un atklājām, ka vislabākais kā vieta, kur savākt cilvēku viedokļus, ir parastais tirgus. Es domāju, arī Vodabalsi varētu ļoti labi savākt vienkārši siltā laikā, sēžot tirgu ar otru brīvu krēslu un ūdensglāzi, piesēdi un parunājies. Ļoti, ļoti labus stāstus ievācam. Tas tāds ieteikums, kā, manuprāt, operatīvi, bet tā autentiskumu dabūt un arī ļoti raibu publiku, jo citādi var sanākt savāc no burbuļa. Paldies par ieteikumu. Mums Viļānu tirgs aktuāls katru mēnesi. Jūs tur vairāki pie Viļānu, Borovas. Pop-up telti. Jā. Nā, tirgā jau vienmēr te aktīvāko dzēve noteikti. Visi ir radušās idejas, visi jau ir gatavi sasaistēties. Mārēte jau Borovas tirgā nokušais. Tikko bija, jā. Brīnišķīgi, man likās, ka, jā, vēl tikai aiznes. Vai starp pašvaldībām notiek, pat nezinu, kaut vai kultūras līmenī vai kaut kādā sprīšanas līmenī, tas vienotīs skatījums, ka, Latgalī mēs ceļam, palīdzam attīstāt. Rēzaknis novods izaceļās, ka viss latgaliskokīs, bet vai savstarpēji, nezinu, ar Bolvu novodu, ir tā, ka, sarunojam Doromītā ar Ludzas Kroslavas, vai nav tos tādas savstarpējos kaut kādas, nezinu, redzīņa, vierzīņa. Paši savā pašvaldībā jau kūpīgi plānojam vīzēju attīstam, bet, vismaz tādā līmenī, cik es esmu iesaistēta, tā nav. Tās arī vēl viena lieta, par ko es daudzi domāju, ka man likās brīnišķīgs piemērs ir Boņuka balvas pasniegšana, kur visas pašvaldības var sazamestīs, pasaukumu tapanot. Tad man liekas, ka tiešām vajadzētu vairāk plānot arī kopīgas norises aktivitātes. Tas nav tikai pasaukums, fiziski kaut kāds koncerts vienā vai otrā vietā. Protams, es nebiju interesēts kaut kur citur rēkot, bet principā, ka vajadzētu. Mēs esam apsprieduši ir Latvijas pašvaldību savienība. Tad, kad ir klotīņas sēdis, arī reizēm ar kolēģiem apspriežam, bet tas vienmēr paliek tādā vajadzētu, sazatiksim, sazazvaņāsim, bet vienmēr ir tie ikdienas darbi, tā tas ir palicis. Tā kā, jā, labs komentārs, ka jāsazanamās jauns gads, jaunas īspējas. Cik daudz, kurš ko var darāt? Vai ir īspējas, piemēram, Latgulas plānošanas reģions, vai kurš kādā ziņā kultūrā jī, kurš ko? Vai tu zini, es vienkārši nezinu? Bet... Kultūras jomā mums jau nav bijusi sadarbība vispār pēdējos 3 gadu laikā. Ar citām pašvaldībām saiti ir mums dažādi senioru festivāli, kur te sasaista saiti, vismaz kaut kādā līmenī sazadarbot, bet ar reģionu nav. Varbūt līdz manī informācijā varbūt man novīt. Jā, pašvaldībām tiešām tas jau ir atkarīgs no kādiem ārējiem faktoriem, no ārējiem pasaukumiem, kur tad tos pašvaldības sasadod rūkos ir vienojās tam visam mērķim, bet politiskie lēmumi vēl ir partiju pīderības. Jā, un parasti jau atliek laika tik, cik atliek laika tam kādam kopīgam
notikumam, par to, ka katram savā pašvaldībā ir diezgan daudz darbeņa, un itamā sakarā man liekas, ka Rēzeknes novads tamā latgaliskajā identitātē ir mūsu pašvaldībām sūļ priekšā, un tad, kad mēs aizbraucam lepni uz Boņuku, tad ir prieks, ka arī citas pašvaldības ir sasajāmuši ik pa laikam, bet Rēzeknes novads tiešām ir uzteicams par to, ka tos latgaliskos aktivitātes ir ļoti skaistas, drūsmīgas, daudz, un par to mēs jūs varam tikai apbreinot. Paldies, Daiga. Tiešām liela prīca bija tev dzirdēt, un mēs jums pašiem dētam aplausi. Paldies. Jā, jums piemēru, mums ir ļoti uzskatāms un redzams piemērs, no ko jums idejas.